nākamās stundas laikā izbaudīt oficiālās runas. Un tāpēc es gribētu aicināt šobrīd šeit visus ēkas īpašniekus, kas ir kopskaitā 4 parādīties. Daži krata galvu. Nāciet, lūdzu. Bet runa jāsaka tikai vienam. Tas mums iepriekš jau sarunāts. Būs jālauka, jo mēs sagatavojām 4 runas. Tīri tā, lai es stādīšu priekšā Ivars Grīnbergs, viens no ēkas īpašniekiem. Lūdzu. Paldies. Uz stundu mēs to runu nepavilksim, kā Jānis minēja, bet, jebkurā gadījumā mums prieks, kad ir pietiekami daudz cilvēku atraduši laiku. Un mēs tiešām cenšamies kaut ko šajā laikā darīt, lai dzīve liktos drusku skaistāk. Un mums arī prieks, kad ir tādi atrasti partneri sakarā ar šo jauko demokrātisko restorānu, kur te Jānis pārstāv. Un priecīgs svētks. Tas arī viss, jā. Varbūt vēl kāds grib kaut ko? Jā, es salēlījos, ka mēs stundu runāsim, nerunāsim stundu, ļausim jums turpināt baudīt Jāņa sagādāto alu, pīrādziņus, Ingmāra cepināto zīvi un visu pārējo, lai jums labs vakars un mums būs prieks, ja jums būs labi un jūs būsiet gaidīt šeit, un jūs arī brauksiet šeit un izmantosiet tās mazās priecīgās lietiņas, kuras te var dabūt par demokrātisku cenu. Bet tad ēkas īpašnieki vēl mazliet paliek, jo es gribētu aicināt tagad demokrātiskā restorāna īpašniekus, kur ietilpst ēkas īpašnieki un vēl Ingmār, atšurpu. Es domāju, ka visu šovakar var veltīt Ingmāram vēl vēlākus aplausus, ko mēs visi esam nomielojuši, un tas viss būs, un vēl vairāk būs pieejams, ceram, ka gadu 10, kamēr šis iestādījums pastāvēs. Simtiem. Jā. Un tad es varbūt pāris vārdus arī uz pusstundu par demokrātisko restorānu. Un jāsaka tā, ka tas koncepts radās Dišķibeles laikā, tā, kad mums likās, ka vajadzētu šobrīd cilvēkiem nevajadzētu vairs prasīt 3 lati par alus kausu un 20 lati par pamatēdienu, bet vajadzētu saglabājot kvalitāti un garšu un apkalpošanas kvalitāti arī piedāvāt ēdienus un dzērienus par normālām cenām. Un bez tā, to mēs piedāvāsim, tā mēs apsolamies svinīgi, un bez tā arī mēs piedāvājam fantastisku skatu jaukos vasaras vakaros un turpināsim darbu pie iekštāpām. Nākotnē, kur šobrīd jūs varat apskatīt fantastisko Bindes kunga, Gunāra Bindes foto izstādi, un mākslinieks pats ir šeit un labprāt izrādīs izstādi personīgi. Un Ingmārs darbosies tāda open kitchen mums tur ir, tā kā mēs mēģināsim apvienot tādu konceptu brokastis un pusdienas ļoti demokrātiski, un vakariņas arī demokrātiski, bet ar grilu un tādu restorānu piestienu. Es iedošu Ingmāram vārdu mazliet pastāstīt par ēdienkarti. Paldies, jā. Tātad šajā restorānā pirmkārt ir paredzēts pavārs, tātad ir atvērtā virtuve, ir atvērts grils, gatavojam, es domāju, ka jūs šodien jau pamēģinājāt, ir gan mums zivtiņu, gan gaļiņu, to mēs arī centīsimies piedāvāt ēdienkartē, protams, strādājam ar mūsu pašu latviešu audzētājiem, meklējam arī labāko, kas nāk no ārzemēm, jo centīšos sagādāt jums to, acīm redzot, kas varbūt bišķīt šajā laikā pietrūkst, jo ceru, ka izdosies. Un došu atpakaļ mikrofonu. Paldies! Paldies! Vēlreiz ar aplausiem mēģinam iedrošināt, un es ceru, ka arī mēs būsim visi tie, kas diezgan bieži šeit iegriezīsimies, jo skats tiešām ir miljona vērts, un tās garšas sajūtas, ko sniedz Ingmāra gara darbi, arī, kā teikt, ir miljona vērts.